Nu, es teiktu, ka atgriežoties mājās, es domāju, pat ar to 5. vietu būtu foršas emocijas un tuvākie cilvēki sagaidīt, bet es domāju, ka tā izcīnītā medaļa un tie pasākumi, kas man tagad ir jāapmeklē, teiksim, arī vakar sagaidīšana Ventspilī ar policijas ekipāžām, kuras pavadībā mēs iebraucām Ventspilī. Nu, es domāju, šādi teiksim, notikumi tikai notiek tad, kad ir kaut kas nereāls sasniegts. Un es domāju, ka šis arī ir tas nereālais izpildīts. Un es domāju, kur vēl labāk, ja ne Ventspilī savās mājās. Nu, es parasti baigi emocijas varbūt neizrādu, bet uz finišu es vienkārši aplaudēju sev un uzreiz bremzēju. Parasti, teiksim, pasaules kausos, kur es iegūstu medaļas, tad es varbūt apslidoju kādu apli riņķī, bet es varbūt nevarēju sagaidīt, kad varēšu pateikties treneriem un arī visiem komandas biedriem, ar kuriem es ikdienā trenējos kopā. Un tā kā pēc finiša uzreiz nobremzēju un uzliecu uz bortu, un tad jau man viss sagaidīja. Nu, jā, diezgan neveiksmīgi bija tas, kad tas notika pirmā skrējienā. Šī trauma tika dabūta uz finiša līnijas ar ķīnas sportistu. Pēc skrējiena man īstenībā vairāk sāpēja potīt nekā celis, bet atbraucot uz ciematiņu atpakaļ, es jūtu, ka celis sāka katru stundu palikt aizvien sāpīgāk un sāpīgāk. Un tad nākošā dienā uztaisījām magnētu un noskaidrojām, kad ir iegūta šī trauma, kas ir daļējs plīsums MCL saitē. Un es domāju, es darīšu tāpat visu, jo olimpiāda ir ik pa 4 gadiem. Un es domāju, ka ja es neietu uz pilnu olimpiādē, tad kur gan citur es to varētu izdarīt. Un tad kopīgi ar treneriem, ar dakteriem, ar fizioterapeitiem mēģinājām darīt visu, lai šie nākošie braucieni sanāktu. Un tā kā 1000 metros pēc 2 dienām es tiku A finālā. Protams, varbūt A finālā nesanāca iegūt šo medaļu, bet mēs visi bijām tik tuvu, kad es domāju, tas arī iedeva nedaudz vairāk to pārliecību, kad šī medaļa nav nemaz tik tālu. Un tā kā šī 5. vieta jau bija augstākais sasniegums līdz šim, tad es domāju ar visu to, ka man parasti olimpiādē baigi liels stress nav un es spēju sev pārliecināt, ka viss ir iespējams. Tad ar fizioterapeitu palīdzību mēs nostabilizējām to celi un ar dakterus dakteri bija tā, kas parūpējās, lai nesāpētu tas celis. Un tad jau, kad skrējiens kad sākās, tad bišķiņi vēl jūt to kāju, bet tad, kad jau skrējienā tu ej un tev adrenalīns ir iekšā, tad tā kāja nemaz tik ļoti netraucē. Un jā, izdarīju visu, kas bija manos spēkos. Un es domāju, ka gāju līdz 110% un atdevos tiešām pilnībā. Un es teiktu, ka šādas skrējienas tiešām nevar nožēlot. Un tas nekas, ka es varbūt nedabūju 1. un 2. vietu, bet medaļa vismaz man ir un es esmu par to priecīgs. Es domāju, ka varbūt tās emocijas, ko es spēju sagādāt tiem visiem apkārtējiem cilvēkiem, arī šeit pat Ventspilniekiem. Un, kā jau es teicu, tad vakar man sagaidīja tik daudz cilvēku, ka es pats biju pārsteigts. Es domāju, ka tur būs tuvākie cilvēki, bet beigās ir rādījās tik liels pulss, kad tās prieka sajūtas un redzot tos bērnus smaidam, es domāju, ka tas arī ir ļoti, ļoti patīkami pieredzēt. Un es novēlu ikvienam pieredzēt kaut ko tādu, jo ne visi varbūt spēja to sasniegt olimpiādu un kur vēl dabūt medaļu. Tā kā, jā. 1000 metros, kad bija visi 5 tur fotofinišā, tur es nestāvēju treneru boksā, tur nostāvēja poļu treneris, es stāvēju tehniķu vietā. Tur tāda siena priekšā un es varēju skatīties tikai augšā televizorā. Un es turēju īkšķus pēdējos 2 apļus, cerēju, ka kāds priekšā varbūt aizķersies. Toreiz nesanāca, bet, kā Roberts pareizi pateica, ka tā medaļa bija tik tuvu. Un tad uz 1500 metriem tas bija tāds emociju rollercoasters.
kad mainās tik bieži tās pozīcijas. Roberts sāka no beigām, tad viņš aiziet priekšā, tad viņš paliek 5., tad 4., tad 3. Man šķiet, ka vienā brīdī pat līdz 2. pozīcijai. Un tad tur tā ar rokām kusties, tad šitā, un tad pēdējā aplī jau rokas gaisā un skrien uz bortu, un tad visi kopā tur mēs viņu sagaidījām. Man šķiet, ka Roberts jau pēdējos vairākas sezonas jau ļoti bieži ir A finālos, jau ir vairākas pasaules kausa medaļas, šogad arī Eiropas vicečempions. Tā kā augsta stresa situācija nav viņam nekāda problēma, viņš jau ir pie tā pieredzes, un olimpiāda, tās jau tās pašas sacensības vien ir, tikai vairāk kameras uz tevi. Ar brāli ir dažādi. Man pat varbūt grūti aprakstīt, bet es uzskatu, ka tad, kad mēs ar brāli runājam par sportu un par varbūt tieši par olimpiādē, kad ir vieglāk. Kad brālis jau saprot man no pusvārda un kad tas viss tiek tā kā vairāk ar humoru pasniegts, jo treneri parasti ir stingri ļoti, bet ar brāli tas bišķi savādāk. Es teiktu, ka jaunajiem ir jāsako līdzi un jātiecas pēc mērķiem. Un es domāju, ka visi zina, ka tas nenāk tik viegli un tas smagais darbs tev ir jāieliek. Un tikai tas pozitīvais nāk ar smagu darbu un motivāciju un disciplīnu. Un es domāju, ka vecākiem ir diezgan svarīgs uzdevums tas, lai noturētu to bērnu tieši sportā. Un pat ja tas nav shorttracks, es domāju, ka Ventspilī ir pietiekoši daudz vietas, kur var apgūt arī dažādas citas sporta veidus. Un, teiksim, kāds no sporta veidiem nepatīk, uzreiz var tas bērns izvēlēties, ko viņš citu var darīt. Tā kā es domāju, jā, Ventspils ir ļoti tā vieta, kur tiešām ir potenciāls. Un pat ja varbūt nākotnē mums Rīgā, teiksim, nav nekāds shorttrack centrs, tad es domāju, visas iespējas ir bērniem arī trenēties kaut kur ārzemēs, tāpat kā mēs esam atraduši tās vietas, ir tikai vienkārši jāgrib. Mūsējiem es varbūt novēlētu, kad ticiet sev, ticiet saviem spēkiem un vecākiem, kā arī Roberts teica, tas ir milzīgs uzdevums. Olimpiskais medaļnieks, tas ir tāds pats augstākais punkts, kādu vispār tu sporta karjerā var sasniegt, bet manuprāt, tas uzdevums sportam nav tieši profesionālais sports. Tas ir, kā mums sporta skolā ir, kāda sporta skolas uzdevums ir izaudzēt labu cilvēku. Un es domāju, ka ne tikai shorttrackā to var izdarīt citos sportos, bet shorttracks, kā mums jau ir viens no favorītiem, vairākus gadus jau tur esam. Un viņš ir vispusīgs un foršs un adrenalīns netrūkst. Un es domāju, ka jauniešiem vajadzētu pamēģināt. Tagad, protams, gatavošos pārējām sacensībām, kas ir pasaules čempionāts un tas pats Eiropas čempionāts, kur vēlos arī visās 3 distancēs, lai man būtu šīs godalgas no čempionātiem. Pasaules kausos jau man ir no visām distancēm medaļas, bet varbūt vairāk prasījos tās zelta medaļas, protams. Bet tāpat tev tas lielais mērķis jau tāpat ir tā nākoša olimpiāda. Un tas varbūt liekas tie 4 gadi, kad tas ir nenormāli daudz laiks, bet tā sajūta īstenībā kopš atgriežoties no Ķīnas, no Pekinas, no olimpiādas mājās, pa lielam liekas tāds, varbūt ne 4 gadi, bet kāds gads varbūt ir pagājis kopš pagājušām olimpiskajām spēlēm. Tā kā tas laiks skrien un es domāju, tev vienkārši ikdienā tev ir jāliek iekšā tas darbs un tev ir tā motivācija jānotur un tā disciplīna, lai tu tos treniņus apmeklētu un lai tev tās fiziskās spējas būtu tik labas, lai tu varētu konkurēt arī ar šiem visiem pasaules labākajiem. Un es teiktu, ka varbūt priekš tā, kad Ķīna ir tik liela valsts, tad viņiem arī tikai viena medaļa olimpiādē. Es domāju, ka tas ir ļoti labs sniegums mums un Latvijai vispār.